Sveiki! Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādājis aplikāciju meteo.lv. Latvijas valsts oficiālā laikapstākļu un laika prognožu lietotne. Šajā video apskatīsim lietotnes piedāvātās funkcijas, kā arī to, kā izmantot lietotni. Lietotne pieejama gan uz iOS, gan Android operētāju sistēmām, un to ieinstalēt ir pavisam vienkārši. Kad lietotne būs instalēta, atveram to vaļā un sākumā daži iestatīšanas soļi. Labdien, piekrītam lietošanas noteikumiem, iestatīsim mūsu atrašanās vietu un ļausim lietotnei piekļūt mūsu pašreizējai atrašanās vietai, kas tiks izmantot, lai noteiktu tuvāko meteoroloģisko novērojumu staciju, lai iegūtu faktisko informāciju par laikapstākļiem, kā arī sastādīt prognozes tieši jūsu atrašanās vietai. Atļaujam piekļuvi. Un vēl pirms ķeramies klāt aplikācijai, uzklikšķināsim uz lodziņa saņemt brīdinājumus, tādējādi atļaujot aplikācijai mums sūtīt šos brīdinājumu paziņojumus un ieķeksējam visus brīdinājuma līmeņus. Aplikācijas galvenajā, jeb sākuma lapā, vislielākā sadaļa veltīta tieši faktiskajai situācijai. Atverot lietotni, mums ir redzams gan datums, laiks, jūsu atrašanās vieta un faktiskā situācija no jums tuvākās meteoroloģisko novērojumu stacijas. Redzama gaisa temperatūra, sajūtu temperatūra, gaisa mitrums, nokrišņu daudzums, vēja virziens un ātrums, kā arī atmosfēras spiediens. Gadījumos, ja spēkā būs brīdinājumi par bīstamu meteoroloģisku vai hidroloģisku parādību, zem faktiskās situācijas redzēsiet lodziņu, kas būs iekrāsots attiecīgā brīdinājuma krāsā, dzeltens, oranžs vai sarkans, ar brīdinājuma veidu un teritoriju, kurā tas izplatīts. Uzklikšķinot uz brīdinājuma lodziņa, atvērsies plašāka sadaļa, kurā redzēsiet gan brīdinājumu teritoriālo izplatību, gan arī sinoptiķu komentāru par brīdinājumu un rīcību un ietekmi, ko nesīs šī bīstamā hidrometeoroloģiskā parādība. Vēl šajā pašā sadaļā, aizvarot uznirstošo logu, jums būs pieejama karte, kurā varēsiet redzēt tātad iepriekš minēto brīdinājumu teritoriālo izplatību, kā arī atlasīt atsevišķu brīdinājuma veidu, ja tāda iespējamība jums ir nepieciešama, kā arī skatīties brīdinājumus, kas tiks izplatīti tikai nākotnē, piemēram, rīt, parīt. Šajā gadījumā brīdinājumi nav izplatīti vairākas dienas uz priekšu, bet gadījumos, ja tā notiks, tad šeit jūs varēsiet redzēt, cik dienām uz priekšu un kādi brīdinājumi ir spēkā. Atpakaļ galvenajā sadaļā, zem brīdinājuma lodziņa redzēsiet tuvāko 24 stundu x stundas laika prognozi par dažādām meteoroloģiskajām vērtībām, piemēram, gaisa temperatūru, nokrišņojumu, vēja ātrumu un virzienu, atmosfēras spiedienu, mitrumu, ultravioletās radiācijas indeksu un pērkona negaisa procentuālo iespējamību. Zem šīs x stundas prognozes pieejama arī laikapstākļu novērojumu karte, kurā varat redzēt novērojumus no visām 26 valstī esošajām meteoroloģisko novērojumu stacijām. Teju tiešais režīmā dati atjaunojas reizi stundā, un šeit jūs varat iegūt plašāku kopskatu par faktisko laikapstākļu situāciju valstī par dažādiem parametriem. Tāpat šos datus varat apskatīties tabulas jeb saraksta veidā katrai stacijai atsevišķi. Tabulā un kartē pieejami pēdējo 48 stundu meteoroloģisko novērojumu dati. Un noslēgumā zem laikapstākļu novērojumu kartes pieejama aktuālā 7 dienu prognoze par diennakts minimālo un maksimālo gaisa temperatūru, kā arī kopējo diennakts nokrišņu daudzumu. Kā šī aplikācija atšķiras no tūkstošiem citu pieejamo aplikāciju? Pirmkārt, meteoroloģiskās prognozes atjaunojas krietni biežāk. Ja globālajās aplikācijās tas notiek reizi vai pāris reizes dienā, tad meteo.lv to dara 4 līdz 8 reizes dienā. Papildus tam prognožu sastādīšanā un koriģēšanā piedalās sinoptiķis, nozares speciālists, kas gadījumā, ja prognoze no skaitliskā modeļa būs mazliet neprecīza, to spēs piekoriģēt un aplikācijā tiks atainota jau koriģētā prognoze. Pie tam lietotnē pieejamās prognozes tiek sastādītas no mūsu reģionam pielāgota augstas izšķirtspējas meteoroloģiskā modeļa Harmony ar izšķirtspēju 2 km pretstatā globālajiem modeļiem, kur izšķirtspējas bieži vien ir pat par 6 līdz 12 reizēm zemākas nekā meteo.lv izmantotajiem modelim. Aplikācijā redzamie brīdinājumi, nekavējoties pēc tam, kad tie tiek izplatīti Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, tiks atsūtīti jums kā paziņojums uz jūsu viedierīces. Tādā veidā jūs nekad nepalaidīsiet garām jaunākos aktuālos hidrometeoroloģiskos brīdinājumus.